Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Mīļie draugi, jūs ejamās No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču, un šodien pie mums ciemos ir Saeimas deputāts Aleksandrs Krišnieks. Sveiki! Es gribēju sākt tomēr tādu pipariņu. Ja? Es atceros, ka bija tas balsojums par visām ģimenēm, tātad, ka arī viens no pāriem jāļauj precēties, jūs kāpāt tribīnē un nācāt klajā ar tādiem šokējošiem cipariem, ka vidēji gejiem, nezinu, Latvijā vai ārzemēs, esot dzīves laikā 200 vai 300 partneri. Amerikāņu statistika. Jā, pastāstiet, no kurienes tie cipari tādi? Vai, tad mēs speciāli skatījāmies dažādus, un man ir izdrukāti, es jau nepaņēmu līdzi, es tagad nevaru pateikt, bet tur ir dažādi vidēji aprēķini. Var YouTube gan atrast, gan arī atsauc. Man liekas, bija tas, ko es reizē minēju, ka bija Čikāgas universitātes, jā, bet tas nav tādā nozīmē, ka it kā pret, bet tas bija tāpēc, ka es esmu cilvēktiesību komisijā. Un pa bērnu adopciju gāja. Jā, tās sarunas mēs tur strīdējāmies, vai piemēram, uz ārzemēm, teiksim, viendzimumu pāriem adoptēt bērnus, un tad mēs sākām skatīties to statistiku, piemēram, par šķirtajiem ģimenēm, par bērniem, un tad bija Čikāgas universitātes pētījums, kas notiek, piemēram, kādās ģimenēs ir auguši bērni, jā, psihiskās saslimšanas, dažādas neirozes, vai ne? Un tad bija, teiksim, šķirtās ģimenes, viendzimumu pāris, tad bija konkrēti un ļoti sīks tabulas, ja, piemēram, gejs audzina vai lesbieta audzina, ja, un tad tie dati bija, ka tiem bērniem, kuri ir, ja, šajās teiksim, ģimenēs, un tad tur arī bija, teiksim, mēs sākām incēties, cik ir vidējais, teiksim, cik vidēja partnerība ir un kā tālāk, ja. Un Latvijā, man liekas, ir tā žurnāliste, kas izdeva to dienas grāmatu. Kā viņi sauc, es tagad atrumā Lipšanē, ir tāda. Tieši dienas grāmatu. Štruns. It kā viņi nodrukāja arī par vienu cilvēku, kurš tur rakstīs dienas grāmatu no 30. gadiem līdz atmodai. Viņš pat, man liekas, vēl nekā iestājās, jā. Viņš ir tā kā gejs, un tad tur viņš apraksta to dzīvi, piemēram, kā tas Rīgā notika, jā, tad tur pa dienu viņš jau tur raksta atklāt, tur 2-3 partneri, kādas tad tur partneru attiecības, jā. Tur viss tās vietas aprakstīts, ļoti interesanti grāmata, tāda socioloģiski, jā, bet tie dati ir Čikāgas universitātes. Es domāju, ka ir arī visādi viņi, jā, bet tur ir, teiksim, vidējais skaits, jā, tad tur, bet, protams, tas jau neizslēdz, un tad tur bija procentuāli tādi, kas it kā ir uzticīgi, tur bija tikai kaut kādi 10 vai 20%, bet viss tā lielā daļa bija tāda, kas pret, jā. Bet tas bija saistībā, man liekas, nevis tik daudz, to es tikai pieminēju, bet pamatā tas bija par to, ka mēs pētījām, vai drīkst ļaut bērnus no Latvijas adoptēt uz ārzemēm, jā. Vai ir jābūt kārtīgām ģimenēm, vai, teiksim, tas ir biznes, jā, un tā tālāk, jā. Un tad tika ierakstīts, man liekas, atbilstoši civila likumam kaut kā, mēs tādu formulējumu dabūjam vienā pantā iekšā, ka var adoptēt, teiksim, tur, kur ir 2 vecāki normāli, atbilstoši Latvijas civila likuma kaut kādam pantam, kur ir tēvs un māte minēt kaut kas tāds, jā. Un otrā vietā tur bija atkal tā, ja ir radinieks, jā, tad es atceros, ka tur Siliņi, tad bija, viņi bija palīdzi. Ja viņi vadīja Kariņu biroju, tad viņi zvanīja, ka šis neiet tur cauri, ka tur varbūt, piemēram, kaut kāds tēvbrālis, ja, tad viņš arī kā var, ja, un tad tur vajadzēja labot to pantu un tā, tur bija liels, bet pamatā tas ir saistīts ar bērnu adoptāciju un šitām lietām, tāpēc mēs pētījām. Jā, tas vispār instants, zin kā, un geji, piemēram, un LGBT atkal bļauj pretī pastiekties, kas notiek tradicionālajās ģimenēs, 70% laulību šķir, vardarbība ģimenē, vispār viss traumas, kur cilvēks dabona, ne, ģimenē. Nenorgulētās attiecības ar tēvu un nesaprastā māte un tā tālāk, jā. Tā tas viss ir. 80% avārijas izraisa cilvēki, kas nav dzēruši, jā. Tad kāpēc mēs neesam aizliegušiem braukt ar automašīnu? Jā, es zinu. Savu statistikā piemeklē, kā vajag. Tas labs arguments. Jā, tā tas ir viss. Jā, tad jūs esat bijis 7 sasaukumos
Saeimā, tas ir kopā 28 gadi. Jūs esat bijis tā kā klāt visam, kas notiek, kā likumi pieņem, kā tā valsts attīstīsies, faktiski nepārtraukt. Izņemot nebiju, kad iestājās Eirozonā. Jā, tas nav uz jūsu sirdsapziņas. Nē, ja es biju pret, bet es gāju tur un Dombrovskim uzdevu jautājumus tur, kad bija visa Latvija, nebija vēl Nacionāla apvienība, bija visa Latvija, viņi ar mani sadarbojās, jā, un tad es gāju tur uz tām diskusijām, jā. Un tad es atceros, Dombrovskis teica, jā, ka milzīgi investīcijas pieaugšu, viņas, protams, pazuda uzreiz, jā, priekš kā viņam vajag likt iekšā, kur viss ir ļoti dārgs, ja, piemēram, kaut kādā tur Rumānijā un Bulgārijā, kur tur savu nacionālu, kur viss ir daudz lētāks. Dombrovskis ir malecis vai viņš ir muldoņi vienkārši? Viņš ir grāmatvedis, viņš bija bankā, viņš nav politiķis. Viņu ievēlēja pirmoreiz 2009. gadā, kad valstī bija parādi 8 miljardi, ārējais parāds un 80 000 bemigrācija izspiesti, 80 000. Tātad šie ir dienas biznesa atkal statistika, tur es nesamelošu. Un tagad bija ielikta kaut kur, daži mēneši atpakaļ bija tā statistika par darba spēku, cik strādā ārzemēs. Tagad tikai latvieši ir 400 000 apmēram. Darba spējīgie, tas ir līdz 59 gadiem ir tāda statistika, un es domāju, no valsts kopā, ka tur varētu būt kādi 500–600 000. Vispār man te pačukstē viens insiders, ka Latvijā vairs nav miljonus latviešu. 1,89 bija, tagad jau ir mazāk. Nē, reģioni vēl ir Krievija un tādā. Nē, latvieši vispār ir 1, kaut kādi, mazāk pa miljonu. Mazāk pa miljonu ir latvieši varētu būt, jā. Tāpēc, ka bija kaut kur 1,3, ja tur nepilnē 1,4, un ja mēs parēķinām, jā, ka tagad Amerikā ir valsts dati 92 000, un Īrijā un Lielbritānija ir apmēram pa 100 000, jā, un tā vēl. Tas jau ir 400 000, jā. Tā kā varētu būt. Jā, 100 000 Īrijā latvieši un neviena balsts Eirovīzijā pa Latviju no Īrijas, bet tas tā. Jā, mums arī piedošana, es nezinu tagad, bet pagājušā gadā, piemēram, Ukrainā, jā, kas it kā mūs šausmīgi mīl, viņi jau pa mums nebalsoja. Jā. Un ko saka Malači? Malači saka, tas ir normāli, ka cilvēki ceļo. Latvieši vienmēr ir ceļojuši un braukuši. Tas pirmā pasaules kara neceļoja. Jā, tur jau tā lieta, viņi jau tur nebrauc atpūsties, viņi jau tur strādā pa melno, jā, to aizmirst piezīmēt. Un tā, bet par tiem 28 gadiem, ka jūs esat ļoti daudz ko redzējis, kāpēc jūs man paskiet, lūdzu, Latvija ir priekšpēdējā vai otrā vai trešā no beigām gandrīz visur? Nē, viņa ir tāds rādītājs Eiropas centrālā banka. Jā. Viņa publicē mājturības, vidējais ienākums mājturībā. Tas ir, cik ir ģimenē nauda nekustamais īpašumos, akcijās, vērtspapīros, tur, es nezinu, skaidra nauda, viņi, man liekas, nevar izrēķināt, jā, vidējā mājturības vērtība, jā. Mīnus parādi un hipotekārie kredīti. Latvija konstant pēdējā vietā ir kaut kādiem 47 000, salīdzinot, piemēram, ar Lietuvu, kurā ir 90 000. Kāpēc tas tā ir? 700 000, teiksim, Luksemburga īrija. Un te ir ļoti vienkārši. Es uzreiz pateikšu. Pirmais, mums gāja, it kā mums attīstība bija, tā kā mēs nebijām Eirozonā, ja? Un mums bija grozs saucamais pret valūtām. Tur bija pret dolāru, Šveices franku, man liekas, mārciņu, ja? Un tad pirmais bija, ka pievienojas jau cieto piesaisti pie eiro, tad tu jau tā kā kļuvi. Un ko tas nozīmē, ja? Visi šausmīgā sajūsmā, nebūs nauda, jāmaina, nu ko tur, tagad brauc uz Poliju vai uz Zviedriju vai uz Lielbritāniju, tev ar to eiro tev nav jāmaina viņa, ja? Ko tu esi iegūs, vai uz Ameriku, neko, ja? Bet ko nozīmē sava nauda? To man es arī, es jau tad neincējos par to politiku, jā, tik daudz, par ekonomiku, jā. Es vairāk biju ārlietās strādāju un tā. Polijas centrālās bankas prezidents bija tāds Lodzes ekonomiskais fórums viens, un tur bija tieši tikšanās, mēs tur sēdējām un runājām. Un viņš saka, jums ir cauri, baltiešiem, viņš saka, mēs ražojam līdzīgu produkciju. Jūs nākiet mūsu tirgu tur ar piena produktu, lauksaimniecības produktu, viņš kā piemēram teica, gaļa, tur kartupeļi, viss kas, un mēs ar to pašu konkurējam jūsu tirgu. Viņš saka, sāks ekonomiskā krīze. Mēs savu slotu devalvējam pa 5%. Ja? Tātad mums paliek pa 5 lētāk, a jūsējs paliek pa 5 dārgāk, starpība 10%, jūs neko nevariet pārdot. Polija bija vienīgā, kas tajā Lehman Brothers krīzē izgāja ar +1 IKP, cik Latvija zaudēja 20 vai 24 atkarībā no kā rēķina. Ja?
Un to izdarīja Dombrovskis, kāpēc viņu pieminēja, mēs nepabeidzam. Ja? 2009. gadā vajadzēja sakopt šo krīzi. Mēs jau vēl nebijām Eirozonā, mums bija Latvija, tātad varēja darīt kā Poli un Īrija, pārlikt kredītus dolāros vai eiro hipotekāros latos un devalvēt pa 40%, ja? Lai Zviedri finansē. Viņi ir zināja, ka divas dzīvoklis nemaksā tur, teiksim, 150 000, vai ne? Viņi kurināja bankas, jo viņiem bija rīkojums, ja? Pārdot vairāk, tad viss tas nobruka, ja? Un Islande devalvēja, Islandē kredītus ņēma angļu mārciņās, poļi ņēma Šveices frankos. Viņi devalvēja un 40% dabūja tās bankas, kas spekulē samaksāt. Latvijā mēs glābām Zviedru bankas Dombrovska valdību. Pareizi. Jā, nu. Tātad samazināja algas par 30%, šlēdz darba vietas, atlaid cilvēks. Kas notiek? Tev ir kaut kāds kredīts paņemts, ko Zviedru bankas uzpumpē. Tu vari atdot, tu nevari, jā. Tu nospļaujies, tev tur atnāk tiesa izpildītais un tā aizbrauc. Un rezultātā, pateicoties šai Dombrovska politikai, no 80 000 trimdā mums tagad es runāju tikai par latviešiem 400 000, un plus vēl, arī normāli cilvēki strādīja, kas strādā, varbūt 500 vai 600, jā. Un tas bija tas pirmais sitiens, jā, ko izdarīja. Otrais sitiens mums Latvijā bija tā saucamais finanses kapitālais remonts. Mums bija 2 reizes vairāk ārzem pakalpojumu bankās kā Lietuvai. Tagad Lietuvai 4 reizes vairāk kā Latvijai. Tad starpība ir 8 reizes. Jā. Latvija zaudēja 10 līdz 12 miljardus, kas šeit bija bankās, Latvijas bankās, kuras varēja arī ekonomiku ieguldīt. Kur tad tā nauda aizgāja? Viņa jau aizgāja uz Lietuvu lielu daļu, viņa aizgāja uz Kipru, pamatā viņa aizgāja uz Eiropas Savienību. Jā. Tepat amerikāņu konts nevarēja atvērt vēstniecību. Nu, cik jābūt jukušai valdībai, lai kaut ko tādu izdarītu? Ziniet, es biju 5. novembrī Ņujorkā, tur 15 miljonu cilvēku, un viss kaut kur pasaulē ir būts, un tur Indijā 1,4 miljārdi un tā. Un tad tu atbrauc vienmēr atpakaļ uz Latviju, uz Rīgu, un tev liekas, ka šeit ir tāds ciematiņš, miglains, tāds, un liekas, kā var šo te, labi, Latvijas teritorija nav mazākā, bet uz Latvijas teritoriju Holandē ir 18 miljonu cilvēku, jā. Kā var nesakārtot šo mazapdzīvoto teritoriju 35 gadu laikā? Nu, kā tas ir iespējams? Nē, viņi jau ir sakārtot, bet saprot, tagad 16 gadus valda jaunā vienotība. Nu kā 35% ir uz nabadzības riska robežas Latvijā dzīvo. Mēs teicām par tiem, cilvēki zaudē. Atkal, ja mēs paņemam pēc Pirmā pasaules kara, Latvija bija kā valsts pie beigām. Viņa bija izpostīta pilnīgi, kā robežu valsts. Ja, tur Krievijas armija, Vācijas armija, kara darbība, ja, tāpat kā Otrā pasaules karā. Pēc Cambridge tur tā statistikas, ja, kas tāda publicēta, viņi bija pirmajā desmitniekā. Aiz mums bija pat Austrija, Itālija, ja, tajā laikā. Un ko tad mums ražoja? Paskatāmies, mums bija 2 vagonu rūpnīcas, ja? Mums ražoja automobiļus, mums ražoja vagonus, mums ražoja fotoaparāts, elektronika, ja? Parīzes izstādē labākā. To visu paguva faktiski 15 gados. Pareizi. Jā, ziņā, protams, man jāpārformulē jautājums, vai tie... Tagad tu nevari to naudu, tev nav naudas. Ziņā, ministrē, vai pieņemsim tāds Žaks Fresko, tāds amerikāņu vai kanādiešu fiziķis, viņš tur arī politiku daudz runāja par dzīvi, viņš teica, nekad neko neprasiet no politiķiem, jo viņi vienkārši nezin, kā to izdarīt. Viņi nezin un viņi nemāk. Ja nevar izdomāt, ja Āfrikā vēl joprojām mirst ne tikai 40 000 cilvēku dienā pasaulē. Ja joprojām nevar izdomāt loģistiku, kā ēdienu, kurš paliek pāri vienā pasaules malā nogādāt citur 10 stundu laikā, piemēram, ka neko taču īstenībā tie politiķi nevar izdomāt. Viņš saka, jūs pat nedrīkstat uz viņiem apvainoties. Viņi vienkārši nesaprot, kā to izdarīt. Bet pa Latviju jautājums tāds, vai tas ir tā kā speciāli, viss notiek, vai tiešām nav gudri cilvēki bijuši mums tā arī nekad šeit pie varas, vai arī 3 miljardi gadā, kā Eiropas komisija teica, tomēr kaut kur izkūp no tā budžeta gaisā, ka budžets tiek nozagts. Kur ir tā nelēma? Es jautāju, es nekad mūžā neesmu runājis ar cilvēku, kurš 30 gadus bijis Saeimā. Ļoti vienkārši atbildi, jā. Ir tāds ekonomists austriešu, amerikāņu, Ludvigs von Mises, jā. Sauc par libertānismu. Viņš saka tā, ka valdība ir tikai 3 funkcijas praktiski. Pirmais – aizsargāt privātīpašumu. Otrais – aizsargāt individu brīvību. Nejaukties viņa darīšanās. Neviens nevar ieiet tavā mājā, neviens nevar aizrādīt, kā tu krāsni kurina ar malku vai roglēm, jā. Un neviens nevar bāzt roku tavā kabatā, ja, lai palielinātu nodokļus. Un tā viņš raksta ļoti vienkārši.
katra subsīdija, katra nodokļu palielināšana, ko piekop sociāla demokrāta, pieņemsim Eiropā, jā, ir zakšana. Ļoti vienkārši. Ja valdība aizņemās 3 miljardus un ieliek katram Latvijas iedzīvotājiem zelta zobus, piemēram, jā, vai platīnā, un sadala vienmērīgi, tad tā nav zakšana. Bet viņš ir, ka katra valdība, padarot naudu nevērtīgu, kas arī ir, tā pati zakšana, jā, bet mums vairs savas naudas nav, bet to tagad veiksmīgi piekop Brisele, jā. Ko viņi dara? Viņi šo naudu sadala sev pietuvinātiem cilvēkiem, jā. Un tagad ir nākošais jautājums. Vai tad mums jau naudas netrūks? Mums ir 17 miljardi budžeta, 15 mums ir ieņēmumi, un, teiksim, 17 šogad. Nākošais gadu varbūt jau būs vairāk, jā. Tā kas notiek? Mēs sakām, mums naudas trūks. Mums netrūkst. Mums viņas ir pa daudz. Bet problēma ir tā, ka to naudu sadala valdība, ja tad ir sociāldemokrāta valstīs. Ir valsts sektors liels. Latvijai 48% pašvaldību un valsts uzņēmumi kā tādi. Valstiskais sektors tur arī dažādi, teiksim, ugunsdzēsības 8, jā. Lietuvā ir kaut kā 27 tikai, jā. Un tad ir tā teorija, ka valdība nemaisās un nosaka uzņēmēju. Ko viņiem vajag? Vai ekonomisti, jā. Un tu esi brīvs cilvēks, tev ir uzņēmēja darbība, tev ir birokrāti galā. Ja tu sadali valsts sektors, teiksim, pusi, Covid laikā bija puse, iedomājies no 17 miljardiem, tev ir 8,5 pareizi. Kāpēc jāatzog? Kurš gūst labumu, piemēram, no Rail Baltica, kurš tagad maksā 6 miljardi jau ar vienu to joslu, nevis ar 2 sliedēm, bet ar vienu, jā, jo ir reāli kaut kā 10 vai 15 miljardi. Labumu gūs kādas varbūt 10 uzņēmumu darbības. Teiksim, celtniecības firmas, ja nosacīt, tur būt, kas ir piegādātāji, kas strādā. Iepirkumus sadala valdība, ja? Betonētāji, būvnieki, cik ir īpašnieki mūsu celtniecības firmām, ko uz pirkstiem nosaukt, kas nav kaut kādā tur konkurences padomē iekrituši, kas nav karteli veidojuši. 3-4, ja, tur Pīlē, un es zinu, vēl pāris, ja. Tātad tu no šī Rail Baltica pasūtījumiem, ja, un ja to dara taisa valsts, tagad braucu uz šeieni un klausījos par kontroli, kā valsts uzņēmumi taisa iepirkums, piemēram, starp 3 mobiliem telefoniem, tad izrādās fantastika. Rail Baltica Latvijā ir noslēdzis līgumu 10 reizes dārgāk, 3 līdz 4 reizes dārgāk nekā Lietuvas un Igaunijas tie būvnieki. Katram vajag mobilo telefonu, vai ne? Un vēl trakāk, un tad bija Latvenergo, vai kas tur bija, pareizi. LMT tagad saviem darbiniekiem iepērk tur kaut kādus vietpulksteņus vai ko tur, jā. Restīvi, ko es gribēju pateikt, tas pats Mizas saka, ja ir privātais uzņēmums, un ja viņš ir uz robežu, ir slikts gads kaut kāds, vidējais uzņēmējs, pieņemsim, jā, tev ir uzņēmums, tu, lai nebankrotētu, bieži ieķēlā savu privāto māju, savu automašīnu, kas vēl tev tur ir, jā, un izglābt to uzņēmumu, tad tev iet atkal labi. Ir tādi gadījumi, citi nobankrotē. Ko dara Latvenergo, kas ir dabūjis 500 miljonus, pēc tam ir iestāstījis valdībai, ka vajag vēl 350 miljonus, tagad stāsta, ka vajag 150 miljonus. Tas ir valsts uzņēmums, kuram tur sāp sirds, ka viņi strādā ar zaudējumiem. Viņi zina, ka viņi vienmēr varēs paņemt no nodokļu maksātāju kabatām un nopērk ētro naudi, džipus. Nevis kaut kādu tur pa 30 000 tur Volkswagen ID3, jā, vai pa 39. Nē, viņi paņem tur, kurš maksā tur kaut kādu 9 000, redziet, mēs jau dabūjam pa lētu, gandrīz pa vēl tur, pa 79. Es kā piemērs saku tur, jā, bet tie ir ētro milzu džipi, kas ir vajadzīgi, lai aizbraukt līdz lidostai. Kāds sakars Air Balticam ar šiem te milzu džipiem, ko viņi no nodokļu maksātāju naudas pērk, tad, kad viņi parādi ir kaut kur 1 miljards. Un mums ir tikai daži ekonomisti, ja, kas to, piemēram, Vītols tas pats. Vajag uzaicināt viņu, viņš izstāstīs. Ja. Viņš jau 3-4 gadu atpakaļ brīdināja par tām afērām, kas tur notiek. Ja. Un tad tu saki, ka naudas trūkst. Viņas ir pa daudz, tāpēc, ka mums ir pussocialistiska valsts. Ja. Valdībā sēž visādi juristi, nevis uzņēmēji. Dombrovskis ir grāmatvedis, tur kaut kāds arī bankā. Ja.
un tā tālāk. Un piemēram, finansu ministrijas ierēģi, bija publicēts, saņemt, teiksim, 110 000. Nu, kur tu var nopelnīt 110 000 tikai valsts darbā? Nu, ja tev nav uzņēmums, vai ne? Izrādās tur 5 valdēs kaut kādās. Pirms 2 saimām tika pieņems lēmums 2-kāršot ministru algas. Un attiecīgi valsts sekretāriem un visiem šiem, lai nebūtu papildus darbi. Nepagaina 3 gadi, kad tu aizmirsti. Tagad mēs skatāmies, likums, teiksim, par interešu konfliktu. Atkal iestrādā jauna vienotība, ka tur jādara savus darbus, un tā izņemot, ja tur nav interešu konflikts viņam, un ļoti tur kaut kādam uzņēmumam vajag tieši viņu to izcilu izglītību, un tā viņš var arī strādāt 2., 3., 4. Nu, kā mums tur nebija finanses ministrijā. 5 darbos 110 000 gadā. Nu, pamēģini nopelnīt. Kaut vai biznesā 100 000. Jā, nu jūs stāstat tādu specifisku informāciju, kur īstenībā tādam vienkāršam cilvēkam klausoties lēnām sāk griezties galvu, un viņš, godīgi sakot, tā pa īstam... Vienā teikumā, jā. Ja pusi uzņēmumi pieder valstī, viņi jau nav izrakti. Nu, cilvēkiem gribās lielas algas celt un tā tālāk, viņi tiek izsaimniekot. Teiksim, tā izsaimniekot. Nu, zakšana, ka es tev no kāpēc izraku, pareizi. Izsaimniekošana ir, man ir parādi, es aizēju pie valdības, pasaku, lai man nomaksā. Var teikt, ka Latvija vienkārši tiek izsaimniekot. Precīzi. Man vienmēr bija tāds jautājums, viss nav par Latviju, par mūsu valsti un tā tālāk, bet skatoties to, piemēram, kā cilvēki tur negrib nodokļus maksāt, un skaidrs, ka negrib maksāt nodokļus, viņi redz, kas ar tiem nodokļiem notiek. Man ir atkal tāds sajūta, ka par to neviens nerunā skaidri, bet lielākā daļa cilvēku šajā valstī īstenībā netic. Man tāds sajūta, subjektīva sajūta. Bet šī ir kaut kāda tāda interesanta teritorija, kurā var diezgan labi īstenot kaut kādas visādas tādas ieceres, savas tādām afēras, iezīmēm, visādi mazi cilvēki var kaut ko sarunāt. Te var ļoti labi izpausties, lai tiktu pie pīķa, ar kuru laisties lapās gadījumā sāksies sūdis kaut kādām Spānijām vai Islandēm vai Austrālijām. Kaut kā tā no malas izskatās. Es nezinu. Nu, varbūt es to jautājumu ar tādam cilvēkam, kas dzīvo vienkārši pamostās no rīta un dzīvo savu dzīvi, uzcep olu, kafiju, ieslēdz radio. Kas būs ar Latviju? Kā jums izskatās? Kā rādās nākotni? Es domāju, ka būs viss labi, jo, piemēram, mums ir skatāmies tagad mazākā līmenī. Nu, mēs pa valdi visu laiku runājam. Ir plaukstošas pilsētas. Un ir tādas, kas sabrūk, Un tad kāpēc? Un kāpēc, piemēram, tur Valmierā uzplaukst, Un tur ir vairāk, viņam nav ne ostas nekā, un tur ir vairāk naudas kā Ventspili. Algas ir lielākas, un tā tālāk, kur Ventspili ir osta, un tā tālāk, Tāpēc, ka viņam ir pilns ar rūpnīcām visādām, Tur ir blakus Smiltene, kas vairāk tā kā viņi tāds, dzīvojamais rajons, kur ir visādi veikali, un viņi veikali tirgotāji, un tā tālāk, Un rezultātā, ja tev ir šāda viena pilsēta, paņem mazo modeli, tad tie, kas ir aizbraukuši, piemēram, uz Lielbritāniju, 10 gadus atpakaļ, ļoti daudz ģimenes, kuras ir sapelnījuši kaut kādu naudu, viņas atbrauc un iztaisa kaut kādu mazo uzņēmumu. Kāpēc viņas var iztaisīt? Piemēram, es kā piemēram tikai pa Valmieru pateikšu, es pats esmu no Cēsiem, un es zinu, ka tur pat ļoti daudz brauc strādā uz Valmieru. Un Cēsīs arī ir laba vide. Tad ļoti vienkārši. Tev tas cenu līmenis tomēr ir zemāks kā kaut kādā Londonā, tur dzīvoklis maksā 200 jau arī miljoni, ja tu gribi centrā dzīvot. Šeit tu dzīvo tādā Valmierā, cik tur ir līdz Rīgai, Tev ir pietiekami, tur brauc apkārt strādāt no visām pilsētām, tātad tu vari atvērt, es runāju par mazu uzņēmēju darbību, tu vari atvērt frizēto modernu, tu esi Anglijā iemācījies, tu vari atvērt restorāniņu kaut kādu, tu vari atvērt bāru, tu vari atvērt arī kaut kādu mazo ražotni un tā tālāk. Un, piemēram, mums ir tas francūzs, kas cep tos krosānus, Basteikalnos. Viņš ir te daudz labāk šādai te vietai, kā kaut kādā tur Francijā vai vēl kaut kur. It kā ir tā birokrāti un tā. Bet mums jau ir, piemēram, ņemsim, tai pašā Vācijā vai kaut kur, tu jau nevari internetā pat nokārtot lietas, tev jāiet personīgi, tur jāpiesaka, ka tu gribi mašīnu reģistrēt, ir jau valsts, kur tas viss ir. Tā birokrātija ir 10 reizes lielāka, bet jautājums ir galvenais. Mēs varam sevi salīdzināt ar Lietuvu, piemēram, Man patīk ar Poliju salīdzināt. Kāpēc? Tāpēc, ka Polija saglabāja savu zlotu, viņiem bija sliktāki rādītāji pirms 30 gadiem, 90 gadu sākumā, Viņi mums ir priekšā. Viņi ir uzbūvējuši autostrādes, viņi ir uzbūvējuši, viņi iepērk modernākās Amerikai lidmašīnas, vai ne, viņiem ir aizsardzībai sapirktas patriotā sistēmas un tā tālāk, viņa attīstība. To viņi regulē ar savu valodu, mēs atteicāmies,
Visi teica, vai cik jauki, mēs ceļosim. Ekonomists Ošlais bija tikai teicis, nu tad sveika rūpniecība. Os sajauc, nevis Ošlais, bet Os. Uldis Os bija tāds ekonomists, kas bija kādreiz arī, man liekas, viņš bija ekonomikas vai finanses ministrs Biržkova valdībā. Jā, bet ļoti gudrs cilvēks. Viņš saka, ar šo ir pavilkts svītri, jeb kādai rūpniecības attīstībai Latvijā. Un tad bija kļūdaina teorija. Priekš kā mums rūpniecība? Tur viss vecs novecojas padomi, jā, tur visu izpārdosim, sazāģēsim, jā, un tā tālāk. Jā. Lietuvieši mācēja saglabāt šo te visu, jā. Un viņi ir apdzinuši Igauniju, kur jau visu sadarbību ar Somiju, tāpēc, ka tomēr šī te rūpniecība, jā, ir beigās radījusi to, ko tagad saka Trumps, ka rūpniecība ir jāatjauna Amerikā, vai ne, un pabaida tiem tarifiem, un tagad tur viss savas rūpnīcas tur. Toyota pateica, ka mēs būvējam jaunu rūpnīcu Amerikā, un visi skrien, lai nebūtu tie muitas tarifi jāmaksā. Jā. Mēs it kā likvidējam viņu. Nu, tās ir atkal visādas tās liberālās, neizglīto cilvēku. Jā, bet par to izsemniekošu nav pakojoties, jo man pēc sajūtām kaut kā tā, ka Latvijai nevajadzēja būt tur pēdējā vietā Eiropas Savienībā, bet kaut kur pa vidu. Nu, kad tas būtu tā ok, jā. Tad tomēr tie cilvēki... pieņemsim, tie cilvēki, tas sanāk, ka tie cilvēki, kas nonāk pie varas, tomēr saprot, ka viņi nebūtu pie viņas tur baigi ilgi vai kā, un vienkārši grābi, kamēr var, nu kā savādāk to izskaidrot. Kāpēc tu izsaimnieko savu valstu? Tu gribi, kamēr tu esi pie šprices un ticis pie kopējā katla, tu gribi maksimāli savākt sev, pietuvinātiem, jo nevar zināt, kāds būs nākšās vēlēšanās rezultāts. Kāpēc visi skrien uz Rīgu? Es nezinu. 16 uz Rīgas vēlēšanām ļoti aktīvi. Rīgai ir 1,5 miljards. Budžets. Jā. Tur jau, teiksim, tur jau nav milzu ražošana. Nu, tur nav tāda, piemēram, uzņēmuma kā Latvijas Finieris, jā, un visi šitie, teiksim, tāpat lidosti ir Mārupē, jā, man liekas, Mārupas novadā un tādu. Bet tur ir tas princips, ka roka, pret sevi tā kā. Nu, atcerēsimies, labi, Ušakovs tur jau mums nevar neko teikt, cik gadus tur sēdēja, ja? Bet rezultātā kas notika? Bija tāda Rīgas karte, kura tur bija ietaisījusi baigos parādus, viņi tagad ir likvidēti. Nu, tas tāds monopols, ja, ka visiem tur jāiegādājas tā Rīgas karte, lai tu vari braukt, un pēc tam tās kontrolas komisijas visu, un tur bija, cik tur tie cilvēki nebija sasēdināti, ja? Tur bija Rīgas nami, ja? Tur bija Rīgas ūdens, tur pēc tam, kas notika tur ar tiem tramvajiem, ja? Kur tur tagad sēž vesels lērums cietumā un tā tālāk. Ja? Tās ir milzīgas summas, bet atbildi ļoti vienkārši. Mums ir ļoti liela daļa, kā es teicu, valsts uzņēmumu. Valsts uzņēmumu neuztrauc peļņa, viņus uztrauc algas un prēmijas, ko tu vari sev saņemt, pareizi. Bet tev jau nevajag, nu kā, kāds tur sakars ar saimniekošanu, un tu uzliec, tu visu laiku palielini sev algu, jā, un tā tālāk. Tātad, ja mēs darītu tā, ka mums būtu tas princips, ka tomēr, lai privātajā risina šos jautājumus, jā, nu, tagad jau tomēr notiek tāda zināmā mērā birokrātijas mazināšana, bet ne tādā nozīmē, ka cilvēks atlaiž, jā, bet tādā nozīmē, ka, piemēram, atceļ daudzas lietas, piemēram, celtniecībā tur nevajadzēs tur skaņot gadiem, jā, līdz kaut kādai tur zināmai kvadratūrai, vai tur varēs šķūnīt, uzcelt un tā tālāk. Nu, mums jau aizgāja tik tālu, ka tu taču Rīgā nevar vispār bez 2 gadiem nemaz kaut kādu māju sākt, vai ne? Tev tur prasa papīrs priekšā un aizmāk. Tā būtībā tā nelaime Latvija tāda, ka ļoti pusi no uzņēmumiem ir valsts uzņēmumi, kur neinteresē rezultātus, bet interesē palielināt sev algu. Mūs atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Air Baltica strādāja ar zaudējumiem. Flikam bija 7 firmas, kuras strādāja peļņu. Un kas tās bija pa firmām? Viena piegādā sviestmaizītes, otra piegādā dzeramo ūdeni, trešā atkausē ledu, ceturtā tur vēl kaut ko, jā. Tu izveido kādas 7-8 firmas, un tagad Gausam arī atrada firmu, jā. Vācijā, kura nodarbojas ar biļešu rezervāciju. Pa katru rezervāciju viņi saņem procentu. Saproti? Es tā nekad neesmu saprotis, kāpēc Air Baltica mums ir ļoti svarīgs, strateģiski svarīgs uzņēmums.
ja viņš strādā ar milzīgiem zaudējumiem. Nu, tas it kā ir bizness, ja, kur tā kā ir pēļņa un zaudējumi, tur mīnus 88 miljoni, pusmiljārdi iegāž iekšā, to noraksta. Kāpēc ir svarīgs kaut kas, kurš visu laiku nes mīnusu? Tāpēc, ka, tad, kad Gauss atbrauca, viņam deklarācija bija deklarēts, ka viņam tur, es vairs neatceros, tur nebija ne tuvu nekāds miljons, tur bija kaut kādi, tur pat 100 000 nebija viņam, jā. Viņam alga kaut kur bija plus mīnus 1 miljons gadā, jā. Tu pastrādā 10 gadu, tu esi 10 miljonus nopelnījis. Te ļoti vienkārši atbildi, jā. Un tad ir apkārt vesels bars. Kāpēc Latvijai ir svarīgs Air Baltics? Visi, lai kurš nerunātu par radiotelevīziju, jā, bet tas tomēr tik strateģiski mums svarīgi, jo tas mums ir ļoti nozīmīgs. Kas tur ir nozīmīgs un svarīgs? Var aizbraukt ar lidmašīnu uz jebkuru citu kompāniju. Tad ir ļoti vienkārši, jā. To starp citu ekonomists Osakas arī aprakstīja, ka ir tāds, es neteiksim virslānis, jā, bet, piemēram, kas dzīvo no šiem valsts uzņēmumiem un ar lielajām algām, jā. To var darīt tikai valsts kapitāla sabiedrība, kuras tad ir 48%, arī pašvaldībām, vai ne? Un tur visur algas ir tātad, ja saskaita kopā, tur tas slānis bija, man liekas, kaut kā 30 vai 40 tūkstoši, jā. Tas ir tie, kuru mēneša ienākumi nav mazāk par 10 000, kuri var ceļot katru gadu. Tātad viņu apkārtne, jā, ir kas pa viņiem balso. Un tā ir tā. Kopumā, ja strādā, teiksim, kaut kādi 300 000 ir saistīti ar valsti, jā, tad viņi ir saistīti ar ministrijām, ar pašvaldību uzņēmumiem. Es ir ļoti daudz cilvēku, ir saistīti ar to ar Baltiku. Tikai es kā piemēru, ar Air Baltikam vajag. Vai tad mums nav vilciens no Tallinas līdz Rīgai un līdz Viļņai tagad? Mums tātad jābūvē Air Baltica, lai brauktu uz Kaunu, kāpt pārā un pārkāpt. Tu pat nevar ar Viļņu. Izrādījās, ka no Rīgas uz Parīzi varēja ar vilcienu aizbraukt 30 gados jau. Nē, 21. gadā. 21. gadā, jā. Tas es tagad izbeigtu. Iedomājieties ar vilcienu, varēja aizbraukt uz Parīzi. No Rīgas... Tu pirms 100 gadiem jau varēja aizbraukt uz Parīzi ar vilcienu. Ir viena lieta, jā. Ir tāda filma Austrumu ekspress. Pēc Agatas Poirot, kas gāja Parīzi, Stambulu tur, jā, tas, kur tur krimināla lieta notiek. Tātad bija tāda franču firma, kas izveido šo Austrumu ekspresi, un tas ir jau kaut kāds 1860, kurš tur gads. Tad, kad uzbūvēja šo te Krievijas vilcienu Pēterburga Varšavu caur Rezini, caur Daugavpilu, kur viņš iet, jā, un pēc tam pievieno Rīgu, tad šī firma palaida, viņš saucās Nordic Star, Ziemeļu Star, jā. Palaida šo vilcienu uz Pēterburgu caur Rīgu. Tātad tas bija cara laikā jau, jā. Tad pasaules kara laikā tas apstājās. Un tad viņi atjaunoja, viņi sauca zilie vagoni 21. gadā. Iedomājies, 1921. gadā, tātad gadu pēc brīvības cīņām, jā. Pa šiem sliedēm brauca, Berlīna bija 10 stundas no Rīgas. Vidējais ātrums bija 80 km, bet Vācija viņš gāja 120 km. Par to ļoti sīk var izlasīt mājaslapā, ja iet Air Baltica, tur ir tā vēsture aprakstīta. Ja? Un Latvijas laikā Rīgā ražoja šos te guļam vagonus Luksa. Tie bija tie, kas tad brauca tur, teiksim, Nordic Star, tur Pēterburgu, to brauca turīgi cilvēki, tur bija restorāns ar šampānieti, ja? Ar sarkankoku finierētie vagoni, vannas istabas iekšā. Ja tie nebija tādi, ka apsēdies tur uz sēdekļiem, tur kaut kādā klāst, tie bija tie Luksa saucās. Es varu bildi parādīt, kā viņš izskatījās. Jā. Man ir telefonā tieši Rus Bielits ar visu reklāmu, kā reklamēja. Un tad notika revolūcija Krievijā, tad viņš gāja, galvapunkts bija Rīgā. Viņš gāja līdz Parīzei. Šis te no ziemeļu virziens, jā, no Parīzes, teiksim. Un tad viņu 40. gadā, komisāri viņu izlaupīja jau pēc revolūcijas, jā, tad Trotskis aizbrauca, tur vienu vagonu nofenderēja, kas tur, armijas visā. Tad Rīgā viņu izvazāja 40. gadā, viņš pārtrauca, jā. Sakarā pasaules karu, jā, laikam 39. gadā beidzās, jā, bet tos vagonus viss izvazāja. Tur pat saka, ka Šustins ir bēdzis tur no
ka nāca te vācieši iekšā, ka viņš ar šito vagonu tur kaut kur esot laidies un tā tālāk. Jā. Nu tā, tas stāsts. A jums nākās pretī pa ielu un saka, Kiršteina kungs, ko jūs esat izdarījis labu Latvijai? Pasakiet 3 lietas. Nu, man ļoti vienkārši. Es jau strādāju ārlietu komisijas, vadīju ārlietu komisijas, biju NATO parlamentā. Es arī tagad esmu NATO parlamentā asamblēja Ukrainas NATO grupā, jā, tā saucamā UNIC, Ukraina NATO Interparliamentary Council, jā. Mēs strādājam pie iestāšanās Eiropas Savienībā. Tā ir reizē. Tagad es nezinu, vai to būtu darījis, jo mēs jau nezinājām. Mums jau likās, ka Eiropa ir tā, kas ir 30. gados, kas bija, vai ne? Ka tur, teiksim, tad jau nebija ne tās imigrācijas, ne viss šitas, kas ir tagad noticis. Nebija ne zaļā kursa, ne direktīvām, tas viss jau notika vēlāk. Bet es nebiju Tautsaimniecības komisijā, šo nebija saistīts, vai ne, un es jau biju pārsvarā visās šajās ārlietu lietās. Vispirms mums vajadzēja iestāties Eiropas padomē, nu kā padomkaraspēks, tad vajadzēja dabūt ārā padomju armiju no šejienes, jā. Tad tur bija vairākas delegācijas, jā. Mēs arī braucām. Pirmā vizīte, starp citu, notika tā kā, nu, ja nerunā tur, ka brauc vēl Tautas frontu, mēs nebijām atzīti tur tikties ar Jelcinu, ko tur darīs un tā tālāk. Bet tagad sākās strīds starp Jelcinu un Gorbačovu. Tad 90. gadā nobalsojam 4. maijā un 91. gadā, bet pirms puča, mūs uzaicināja Krievijas augstākās, tad bija augstākā padoma Krievijā, vadīja Čečens Hasbulatovs, bet Krievijas augstās padoma, ja, jo Krievijai jau bija tā reizē, nu, Gorbačova reformas, viņiem bija prezidents jau bija. Jelcins, jā, bet paralēli vēl bija Gorbačovs, pirms augusta, tas bija kaut kādā jūlijā vai kur. Un tad bija Andrejs Krasteņš, vadīja Latvijas delegāciju, un mēs braucām tikties ar šito te Hasbulatovu, Krievijas augstākās padomas, jā. Un viņiem bija milzīga karta, Krievijas federācija. Viņš saka, paskatieties, cik Krievija liela. Un pēc kā mums vajag, ka virs mums sēž kaut kāds tas Gorbačovs. Viņš tā reizē tā teica, jā. Un mums bija tā reizē strīds, mēs arī runājam starp citu pa Abrēnu, viņš saka, kas tā Abrēna tāda? Mēs sakam, nu, 47. gadu okupēja, vai ne, tur mums atņēma kārtas, viņš ir parādījis kārtas, viņš saka, ja tam ir šiem, es vēl tagad atceros, jā. Un tagad, kad saka, nu, pagaidiet, nu, es saku latviešiem, jūs tur, kad būs Krīma, es saku, nu, tad pat, kad Abrēna būs latviešiem atpakaļ, ja tas ir, nu, ja tu Krievi sakaus, tad tev viss būs, vai ne, bet, nu, labi, tas tāds joks. Un tad, jā, vajadzēja karaspēku dabūt ārā. Un mēs braucām, kārtojam tās lietas, runājām, un tad sabrūk Padomu Savienība, ja, tad bija baigās sarunas jau smagas jau pie Jelcina. Jo viņiem jau arī viņiem nebija muļķi, viņi ļoti ātri pārņēma to PSRS diplomātisko korpusu savā laikā, jā. Nu, un tad jau parādījās visādas prasības, ka viņi tā kā gribēja tur Liepāju atstāt to kara ostu un ļoti labi diplomāti, ja, jo viņi tā diplomātiskā skola jau ir no Pētera I laikiem. Nu, nav tā kā mēs tur izkritām, zin, kā mēs tur vientiesīgi. Un to jau var redzēt, nu, kā tās sarunas notiek tagad tur Stambulā, un kā tur Trumps mēģina, ja, tur, teiksim, vienā pusē visi šie te blēži ar savām diplomātiskajām tradīcijām, un otrā pusē tur tie visi, nu, teiksim, jauni amerikāņi, ja, tur Rubio, kas tur, nu, kaut ko tur Vitkovs, kas tur nekustamo īpašumu. Nē, nu, diplomāti, kādi viņi tur čekisti, viņi jau čekisti priekšnieki bija, vai ne, bet tas līmenis bija, un cik mums gadi neaizgāja, jā, mēs taču tikai 97. gadā dabūjām ārā. Tad mums vajadzēja Eiropas padomē iestāties. Nu, mazā Latvija tev tur atkal var, jā. Kāpēc vajadzēja Eiropas padomē, lai tu NATO tiktu? Pareizi. Tad mums sāka čakarēt, ja jūs gribat Eiropas padomē, jums visiem jāiedod pilsonību. Tad tur sarēķināja, ka Rīgā latvieši vispār bija tur. Tagad jau viņi knap 48%. Tagad tur nemaz nav tik daudz, jāsaka ar izbraukšanu, bet viņi taču bija tur kaut kāda trešā daļa tikai. Tātad, ja mēs iedodam visiem, kas padomu laikā iebraukuši, to pilsonību, tad jau nekādas latviešu skolas vispār nebūtu. Bet Rosnikovs saka, ka visi šie cilvēki pelnījuši pilsonību, jo viņš šeit strādā un maksā nodokļus. Nu, ak tu dieviņi, nu, Vācijā viņi arī strādā un maksā nodokļus. Un Luksemburgā, tur, teiksim, kas tur visvairāk iebrauc, es neatceros, vai Spāņu vai Itāļu, viņi arī nebija dabūjuši to pilsonību. Bet vairāk, teiksim, tādi lielie, jūs tādi sasniegumi, nu, ar ko jūs lepojaties, ir tiem 90. gadiem saistīti? Nē, mēs dabūjām, teiksim, galvenais mērķis bija nostiprināt Latviju
mazu valsti ar drošības garantijām, un tev bija jāiziet vesela rinda to, tā kā barjas skrējienā, armija dabūja ārā, tad bija robeža līgums ar Krieviju, tad tev bija jāpieņem, mums tur Čakarē, tur tas pilsonības likums bija, tad tur bija tas šīs, tad bija NATO tur jāiestājas, un tā kā to visu izdarīja, tad ir tas, kas ir, un tad parādījās, tad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un nebija ne zaļā kursa, ne tā Covida, mēs jau nebijām Eirozonā. Mums taču ekonomika gāja gada 80% gadā, līdz 2007. gadam, 8. Katru gadu pārkarsa cilvēki pirka mājas, būvēja tur, pēc tam, es runāju par situāciju pirms bankrota, viss gāja uz augšu. Es 2006. gadā aizgāju tad no Saeimas prom, jo Elēna kā jau beidz eksistēt, viņa jau nomira 97. gadā, tad es biju Tautas partijā, un tad bija strīds par to, ka mums jānoregulē tas abrēns jautājums, bet ne jau tā, ka mēs viņu atkarojam no Krievijas, bet mēs uzrakstam, ka viņa mums ir atņemta okupācijas rezultātā, pieliekam deklarāciju. Un tad Krievi pateica, ka tādu deklarāciju neko nedarīs, un Igauņi atbrauc pie mums to deklarāciju nokupē un arī pielika. Rezultātā Igauniem nav ratificēts šis līgums, un viņi var to savu Pečoru gabalu, tur, kur bija tas klosteris, to viņi var atprasīt atpakaļ. Mums ir ratificēts, Tad būtībā es no jums dzirdu tomēr to, ka Latvija, neraugoties to, ka notiek baigā izsaimniekošana, jo pusi no uzņēmumiem ir valsts uzņēmumi, ka ar Latviju viss būs kārtībā, un jums skats nākotnē ir pozitīvs. Tas īstenībā priecē, godīgi sakot. Bet man ir jautājums, jums ir pilni 76 gadi. Tagad paskatiet, lūdzu, kas ir bijis laimīgākais laiks jūsu dzīvē? Laime ir, viņa summējas no mazām lietām, un es nevaru teikt. Restīvi, tas ir jautājums. Jaunība? Nē, es pateikšu to viņu. Kas ir tikums? Nīče rakstīja, tikums ir tad, kad netikums palaiž slinkumā. Laimīgākais laiks ir tad, kad tu neesi bijis nelaimīgs. Un faktiski neesmu nekad bijis nelaimīgs. Tā kā es nevaru teikt, Jo man bija labs darbs, es beidzu arhitektu, man nebija jāstājas partijā, es gribēju stāties vēsturniekos, bet tur prasīja kaut kādā 3. kursā iestāties partijā, tad es no turienes uzreiz aizgāju uz arhitektu savienību, restīvi uz arhitektūras. Nebija fakultāte, bet bija katedra pie celtniecības fakultātes, Tur bija 6 gadi tajā laikā jāstudē, tur bija ļoti interesanti. Tātad darbs bija ļoti labs, mēs varējām padomju laikā, nebūdam partijā, taisīt, tad sauca haltūras, Visur bija baigās rienas projektēšana, bet cilvēkiem vajadzēja privātu mājiņu, tur kaut ko uztaisīt. Tu varēji viņam uzprojektēt mierīgi, tev neviens nepiesējās. Tur 200 rubļi bija liela nauda, jo pat dzīvokli maksāja 5 mēnesī, tur un komunālajiem pakalpojumiem vēl 2 rubļi, Tad uztais tādu projektiņu tur pa 100 vai 200. Uztais kolhozam kaut kādu tur centriņu vajag uzprojektēt. Viņam institūtā jāgaida 3 gadi. Mēs ar vienu uztaisam. Bija tas Incijams, kur filmu tagad rāda, pēc tā muiža, Dabūjām pirmo vietu 5000. 5000 rubļu. Ļeņingradā tu varēji nopirkt Žiguli, pieliekot 1000 no Krievu virsnieku tirgu. Te tu 10 gadu rindā varēji stāvēt. Aizbrauc Ļeņingradu, nopērts uz plača, samaksā 1000 pa virsu, paņem. Viņi varēja gan tur gadu vecu, bet viņi jau speciāli katru gadu tie virsnieki varēja pirkt tās mašīnas, Tā viņi tirgoja. 1000 bija milzu nauda, un tad es to 1000 aizņēmos, tur bija kaut kādi 5500. Es biju tā anekdota, Reigans stāstīja anekdoti, ka viens uzzina, ka viņam jāstāv rindā pēc Žiguļa 10 gadi, un viņš saka, bet pēc 10 gadiem man jānāk pakaļ, bet viņš saka, bet cikos? No rīta vai vakarā? Es saku, kāda ir starpība no rīta vai vakarā, ja jūs būs nogadījis jau 10 gadus? Viņš saka, tāpēc, ka man 3 vējas mašīna jābūt pakaļ. Bet, klausīs, zinām to laiku, cilvēkiem visu laiku liekas tā, ka, viņš nelaimīgs nav, bet it kā visu laiku kaut kas trūkst un kaut kas nav, vai ne, un tā, bet paiet kaut kāds laiks, es saprotu, ka viss man bija labi, es biju laimīgs cilvēks nī brīdī,
Bet jūs sakat, nu, tiksim, daudziem tā laime asociēs ar kaut kā tādu, viņas man arī prasa, tu esi laimīgs, es īsti nezinu, ko atbildēt, es it kā jūtos labi, jā, bet tas tomēr dzīves noslēgumā daudziem būs jautājums, vai tu biji vispār priecīgs un laimīgs savas dzīves laikā, paralēli visiem tiem darbiem, kurus tu esi izdarījis. Jā, jūs nevarat sūdzēties. Ir ļoti interesanti. Es vien tādu pārādi, netērēšu laiku, skatījos, kāpēc visi dzīvo stresā. Tāpēc, ka cilvēki, ļoti maz cilvēki, kas saprot, ka viņam vajag tikai to, kas viņam ir nepieciešams, minimālais. Jo 90% vai 80% cilvēku viņi nedzīvo tāpēc un nestrādā tāpēc, lai apmierinātu savas tās pamatvajadzības, bet viņi strādā, jo viņi smogs skaudībā. Un tur bija ļoti precīzi pateikts, teiksim, tu uzcel māju, tur tev 3 vannas istabas, tur 4 guļam istabas, viss. Un kaimiņam saprot, tagad ir tā māja 2 reizes lielāka, Tu nopērc motorlaivu, kaimiņš nopērk jau kaut kādu tādu kuteri ar būdiņu, tā tālāk, Tu pēc tam redzi, tu nopērc sakrāju tur, tu aizņemies, tev ir hipotekārais kredīts, tu dzīvo stresā, tev vajag visu laiku kaut kādu otru darbu. Tagad tu redzi, viņam kuters man kaut ko lielāku vajag, tad tu iekrīt jaunos kredītos. Un tu tagad dari otrādi, ka tev faktiski pietiek, es makšķernieks, man arī bija kuters, starp citas, pensionāru. 2000 Somijā nopirkt, bet tad es redzēju, ka ar gumijas laivu par 600 eiro labāk var noķert zivis, Un es viņu pārdevu. Un tu nonāc pie tās atziņas, ka tev visa pietiek, tad tev nav šī stresa, un tev nav parādu. Saproti? Un tad tur bija labs teiciens, lai cik tu esi stiprs, tu vienmēr atradīsi pasaulē, kas ir par tevi stiprāks. Lai cik tu esi bagāts, vienmēr atradīsies kāds par tevi bagātāks, Lai kādu īpašumu tu iegādātos, tu jau nezini pasaulē. Piemēram, Abramovičam esot 8 jahtas, pa ko visi ironizē, un tai pašā laikā, tas IKEA, cik viņš tur, viņam jau 100 gadi, ja viņš vēl ir dzīvs, tas īpašnieks, Viņš brauca vecu ņievu 20 gadi, ko viņš bija Londonā un nopircis baigi lēti, tikai tāpēc, ka viņa bija lēta, Ja viņam vienkārši nevajag. Saprot, es tev atbildu par laimi, Laime ir, ja tev ir laba ģimene, tev ir veseli bērni, tev nemoka kaut kādas, ja tev nav nelaimes, un man kaut kā ir paveicies, Man nav nekādas tādas nelaimes bijušas, un teiksim, ja tev ir daudz maz veselī plus mīnus, kaut kāda sīkuma jau gadās, Bet pamatā, filozofiski, ja tev ir laba, tas ir mūziķis, ja tev ir laba mūzika, kas tev vajadzīgs, vai ne? Labs atskaņotājs, Kā tev mašīna vajadzīga? Ekonomiski, lai tu vari aizbraukt, skatoties, kur, ja tu dzīvo Pierīgā, tu vari braukt ar kaut kādu maziņu, tur 20 km. Ja tu dzīvo Daugavpilī un brauc uz darbu, tev varbūt tur vajag, zini, kaut ko, vai ne? Bet, ja tevi sāk mocīt skaudība, ar tevi ir beigas, Un tas attiec gan uz ieņemamo amatu, gan uz tavu algu, Bet, ja tu vari dabūt tik lielu atalgojumu, vienalga kādā darbā tu strādā, un tas tev, protams, vīrietim ir darbs svarīgs, vai ne? Un ja tev nav, ja tu vari izdzīvot bez parādiem un dzīvot normāli, tad tev viss ir kārtībā, ne? Par naudu runājot, sakiet, kas ir labākais, ko jūs esat savā dzīvē nopircis par naudu? Izņemot kuterīti Somijā. Makšķerēšana. Nē, labākais ir, es jau esmu arhitekts, labākais ir, ka es varēju uzbūvēt sev māju, bet, lai es viņu uzbūvētu, kāds gribēju, man bija jāuzbūvē pirms tam 3 un jāpārdod katru dārgāk nākošo, bet to es ar rokam būvēju. Saprot, ir baigā starpība, Ja tu būvē pats, kā arhitekti jau māku, vai ne, būvēt, tad pirmo māju es būvēju 80. gados, kur sestdien, svētdien nāca celtnieks, kas prasīja 20 rubļus dienā. Sestdien, svētdien, tad man vajadzēja 40 rubļus viņam samaksāt. Tad mēnesī, 4 reizes tas būtu 170, 4 reizes 40, 160. Un alga man bija kaut kā 250. No gazbetona blokiem, viņš tur zāģē un mūri, es viņam padodu. Sestdien, svētdien. Uzmūrējam sienas. Kokus sazāģēt, turpat bija tāds zāģēdevs augstos pirmo māju, uzcēl kārniņus, tur laukos vienam sabrušs čūlis no sarkaniem kārniņiem 30. gadu, es saku, es tev nopirkšu šīferi,
Tu atdod tos kārniņus, lai tev šķūns nesabrūk, viņš ļoti priecīgs, vai ne? Uzceļ to pirmo māju, nu, pēc tam. Bet laimi tā, ka beigās es varēju dabūt to māju bez parādiem, jā. Tur bija man hipotekārais kredīts, kur es uzreiz sapratu, ka pēc iespējas ātrāk viņš ir jānomaksā, lai to parādu, un tad man ir kur dzīvot. Jā. Tas ir, es domāju, ka labs īpašums, privāti īpašums, kāpēc viņš ir vajadzīgs, ja tev ir bērni, man bija 3 dēli. Tāpēc, ka tev privāti mājā viņi nevar blandīties apkārt. Tev no 3 gadiem jau ir lāpstiņi un maza ķēra, lai tu grābtu lapas. Jā. Ja tev jau ir 5 gadi, tev ir jānokrāso žoks vai kaut kas tur vēl. Nu, protams, tu tur viņam iedod kaut ko atkal par to un tā tālāk. Jā. Tu vari uzzināt bērnus, tu tur braukāt ar ritēm, tu vari viņu mācīt, tur aiziet peldēt uz ezeru. Jā. Un saprot, tas ir tas, ka to tu vari darīt. Un es domāju, ka nav nekas labāks, ja tev ir nopirks kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs ģimenei. Tā nav mašīna, tas nav, zini, tur mūsu klimatiskajos apstākļos vēl kaut kas, vai tur dzīties. Nu, braucieni nav vajadzīgi, jo man jau darbā, man jau tagad ir apnicis, jā, cik reizes tur. Es vadīju ārlietu komisiju, tad es biju vienreiz es vadīju ECO komisiju, vienreiz es vadīju, 4 gadi. Jā. Arī to NATO parlamentāro asamblēju, jā, un visu tā. Es esmu 2 reizes bijis Taivānā. Man tāda atbūs Ķīna, viņš kļūšanas atbūs Ķīna, jā. Bet es biju Taivānā 2 reizes. Tibetā. 2 reizes es ticies ar Dalailāmu, jā. Nu, teiksim, cilvēki kādi ir satikti, jā. Ar Kenediju. Pats jūs Dievam ticat? Nē, ar Kenediju, ko es samaldēju, Klintonu. Jūs Dievam ticat? Nē, nu, tas ir tāds jautājums, ko precīzāk pārmūs, reliģijos jūs esat, jūs domājat? Nē, es atbildēšu ar 2 teicieniem, jā. Einsteins teica, jā, ka šāds visums nevar izveidoties nejaušības ceļā, bet tas radītājs, kas ir radījis šādu visumu, nu, teiksim, no kaut kāda punkta, kas radās, viņš ir, kad es skaidri varu domāt, ka viņi neinteresē nekas, kas ir mazāks par galaktiku. Viņš rada likumus, pēc kuriem mēs dzīvojam, bet tavas lūkšanas tev nepaliek bankas kontu vai nepalīdz, teiksim, nokārtot parādus. Jā. Nu, tas ir tas tuvāk. Ir interesanti Hokingsa grāmata, jā, tagad pēdējā esejas viņam iznāca. Es tieši nopirku, kas tur bija, es zvaigznē nopirku, jā, tādu grāmatiņu, kā tur nosaukums, nezinu, dažāds stāsts. Un tur viņš, teiksim, arī viņš skatās par to reliģiju, viņš saka, nu, viņš gan it kā teoretizē, ka var nejaušības rezultātā kaut kas izveidoties, ja, bet es atbildēšu, nu, tas ir tāds agnosticis, tu tici, ka ir kaut kāds saprāts, kas ir izveidojis šo visumu, ja, bet ne jau konkrēti, jo viņš jau arī negāja tur uz sinagogu vai uz baznīcu, ja, viņš teica, nu, ka lūgties jau tu neko nevar pielūgt, ja, bet tev ir jāsaprot, ka šādu kārtību nevar radīt, tas būtu apmēram tāpat kā teikt, ka viesuļvētra joņojot, teiksim, par lidmašīnu kapsētu var beigās samontēt jaunu laineri kaut kādā veidā. Nu, teikt, jā, ka viss, kas ir dabā, piemēram, ka ūdens līdz 4 grādiem, viņš saraujās un tad viņš pēkšņi sāk izplasties. Jā. Un kāpēc tas tā ir, lai neizsaltu dzīvību ūdenī, jā, jo ja viņš turpinātu visu laiku. Man kā ļoti mulsina, tomēr tie procesi. Nu, tā ir kārtība, ko mēs nevaram izskaidrot. Ziņā ir tā, YouTube ir tāds Our Story in 5 minutes vai Our Story in 3 minutes, kur sākumā kaut kāds reptīls izlien no ūdens ārā, un viņš lēnām pieceļās kājās un aiziet. Un tie ir miljoniem gadu evolūcija, jo tomēr tā auss gliemežnīca mulsina, ja, ka ir gliemežnīca. Un tas astes kauls un tas viss pārējais. Ja. Bet arī pašā laikā es nesmu to domāt, to visu nervu sistēmu un atsābolu un tiksim, to sirds kambaru, visu to pārējo, ka tas varētu tā evolūcijas tā kaut kā tas. Bet tu precīzi uzdevi jautājumu. Jā. Mums ir ļoti gudri cilvēki, ja tu kādreiz klausies no rītiem, tur piemēram Auzenš, ja, kas mums ir kvantu fiziķi un tādi, nu, diskusijas kādreiz parunā. Un tad ir ārkārtīgi interesanti, vienreiz bija diskusija, cilvēks jau tāpēc dzīvo, viņš nevar atbildēt šiem jautājumiem. Jā. Ar to jau nodarbojās vēl vecās derības laikā filozofija, kā tas viss ir radies un kāpēc. Piemēram, jautājums ir, kā radās saprāts. Kvantam nav saprāta, jā. Viņš nav dzīvs it kā. Tad ir atoms. Tad ir
Bet molekulai jau ir dzīvības pazīmes, un akmenim nav, bet akmenis sastāv no molekulām. Nu, it kā nav vēl, jā, bet šūna jau ir. Šūna jau sastāv no molekulām. Pat nevar pateikt, kur ir tā forma, kur pēkšņi parādījās tā dzīvība, un kāpēc viņa parādījās, jā. Ja viņi mirst, jo nav, tad sanāk nonsens. Tā dzīvība parādās, nu, un tad viņa mirst. Un tagad padomā tālāk, jā, ja tev nebūtu šie likumi, atomi jau ir, cik miljardi mums ir visums 13 miljardi gadu, viņi taču 13 miljardi gadu veci, jā, lielais sprādzienā. Kvanti lēkā un tā tālāk, jā, ko vienmēr atklāja tagad tās mazākās daļas mikropasauli. Un no viņiem tiek tātad uzkonstruētas kaut kādas molekulas, no molekulām šūnas, jā, pēc tam no šūnām jau kaut kādas tur tās vienkāršās būtnes, pēc tam jau sarežģītākās vai ne, un tā tālāk. Un kā tu bez likuma, kā var no nejaušības kaut kas rasties? Jā? Un tas ir tas jautājums, uz ko neviens neatbildēs. Tur ir tas noslēpums pasaules. Jā. Bet mēs jau uzsācīt vēl rādījumu par dzīves jēgu, jo kāda jēga te dzīvība arī, ja viņi ir kādu laiku ir, un tad beidzās, kā es domāju, ir dzīve pēc nāves. Kāda jums ir sajūta? Es esmu bijis Tibetā, tur es, piemēram, varu pateikt, kā Dalailam jauno nosaka. Nu, viņi tic reinkarnācijai. Jā. To katrs var izdomāt, to mēs redzēsim. Ja tu nevari atbildēt uz visiem jautājumiem. Jā. Un tur ir ārkārtīgi interesanti. Tagad nomirst Dalailamu, kā tagad esošais, kas ir, viņš dzīvo Indijā. Jā. Tad viņi gaida tie vecākie, kas ir lamas, tie, kas tur ir Dalailamas, tur tie galvenie, viņiem tur arī tāpat padomas. Viņi gaida signālu no kādas apdzīvotas vietas, ka tur ir piedzimis kaut kāds apbrīnojams bērns, ja, kas tur bezmaz jau runā, tur, dažos mēnešos vai kaut kāds brīnums, ja tur sīkāk neiedziļināšos. Un tad viņi brauc uz turieni, un viņiem ir iepriekšēji Dalailams rotaļlietas. Pieņemsim kaut kāds automobīlīts vai kaut kas. Un viņi paņem vēl 4 kaut kādas vienādas, bet ne Dalailamas. Un viņam noliek. Un ja viņš visos gadījumos precīzi paņem to Dalailamas mantiņu, jā, tad viņi secina, lielāko daļu viņi tur ir līdzība, bet nav. Jā, un tā viņi atrod it kā to. Tas ir tas, ko es palasīju, kā viņi to dara. Jā, tā ir pie mums. Pie mums. Saprot, tā ir atkal tāda interesanta lieta. Bērniņš piedzimst un sāk dungot, teiksim, zīlīt pēkšņi no līviem. Dzīve ir ar to interesanti, ka tu nevari atbildēt uz daudziem jautājumiem. Ja tu varētu atbildēt, vai ne, tad jau nebūtu jēga dzīvot, vai ne? Un tāpēc jau cilvēki visu laiku domā, kas un kā, vai ne? Un to jau mēs redzēsim, vai ir vai nav. Man ir tās personīgi tāds viegls hauss tomēr valda, ja? Pasaulē kaut kādi ļaunie dzīvo ilgi un labie mirst nost un ļoti kaut kas tiek būvēts un tas tiek sagrauts un cilvēki viens otru mīl un kaut kas notiek un vairāk nekā nav un sākās. Un kaut kā tas viss ir tā. Un bērnu onkoloģija. Čerčils bija labais vai ļaunais? Čerčils? Kā skatās no kāda aspekta skatās? Viņš ir kardiologu lielākais ienaidnieks. Jā. Lasīja, jā. Viņš, 91 gads viņš nodzīvoja, bet pie pilna prāta, jo viņš dienā vidēji dzēra puslitru līdz litram konjaku un vienmēr aizmiga ar cigaru mutē, ko viņš nekad neizņēma. Jā, un viņam prasīja, kāpēc viņš tik ilgi nodzīvojas, viņš teica, tikai vienu iemeslu pēc, jo es nekad mūžā neesmu nodarbojies ar sportu. Bet tas arī ir apbrīnojami, tomēr konjaks, ja mēs skatāmies sarunas pašā noslēgumā konjaks, tomēr virs 0,3, 0,5, tomēr tā ir inde. Un ja tu vari sev liet indi iekšā, tad tā ir kaut kāda super ģenētika, akna, sirds, visas, tiksim, tur aritmijas, un, viss tas ir kaut kāds, viņš ir, no Dieva, ja tā, kas ir pie pjaņicāta boga krieviski, jā. Es kādreiz lasīju, jā, kad cilvēks var tā kā maksimums it kā stāstīt, tur padomu laikos, ka tur Gruzija dzīvo 160 gadi, jo viņi vienkārši nezināja, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka cilvēks ir ieprogrammēts, viņam jau sairst, ja teiksim, tas, tā kā saka, plati nospēlējis. Ka it kā 116 gadu robeža, bet, pat bija ziņās, ka Latviņa Amerikā kaut kādā klosterī nomira vecākā sieviete, kurai bija 116 gadu, katoļu klosterī. Un tagad vecākā ir Lielbritānija, kur ir 115 gadu, un tad skatīsimies, cik viņi nodzīvos, un tad atkal jautājums,
Kas ir ieprogrammējis, ka tas ir maksimālais? No orgānu nolietojums kaut kāds. Nē. Tur speciāli sāk darboties tā programma, ja, kas tev noārda, teiksim, tur šūnas apstājās un viss tas pārējais. Es neesmu nekāds ārsts vai ne, bet, teiksim, tā programma nostrādā, kas tev iznīcina kā tāda. Un katram viņa ir atšķirīga pamatā ielikta, ja, jo tur tie pierādījumi ir arī daudz dažādi. Dviņu brāļi, viens tur ir bijis kaut kādā Sibīrijā, tur urānu, otrs, dzīvojas labos apstākļos ārzemēs un bieži viņi nomirst, teiksim, vienā laikā, jā. Neatkarīgi no tā ģenētiski. Kas ieprogrammē to jūs? Tur tā lieta, jā, šim skaidrs nekas nav, tāpēc vajag baudīt, vajag dzert vīnu, vajag ceļot, vajag priecāt. Tomēr prieks ir baigā vērtība, prieks. Jā, bez pārspīlējumiem, vai ne? Visi mēreni, kā saka, gudrie, visu dari mēreni, jā. Ārsti pat saka, tu vari visu, bet nepārspīlē, pareizi. Jā. Mēreni. Tāds ir. Mēreni. Paldies, Krišņa, ka nācāt, interesanti saruna bija. Jā, un, kā saka, lai jums veicās laba veselība un lai jūs... Es te nenolasīju skrītā jautājums īstenībā, bet tur bija jā, kaut kas, kas tur bija kaut kas, jā, kad sīkpartijas tiks cēm, bet kaut kas galīgi tur pat atkal šitais viss. Bet lai jums izdodās to tautas zem valstskums, lai jums attīstās politiskais spēks un lai, kā saka, visi kārtībā, labi izskatieties, jā. Paldies. Es jau tur nekur nekandēju tagad, bet man ideja nav veidot kaut kādu partijas, es bezparteiskais viņu, bet, piemēram, es redzu tos cilvēkus, ja es redzu, ka mums ir ekonomists Latvijā, es zinu 4-5, faktiski viņus visus pazīstu. Un man liekas, ka pirmais pašreiz ir Vītols tomēr, jā. Ja viņam, protams, kā Rīgā nedabūs, bet es domāju, ka Jelgavā varētu uzvarēt, Jelgava ir baigi spēcīgs saraksts, ja tur lielākā daļa, kas ir villušies Latvijas ceļā, tur uzņēmēji Ozolniekos, ja, kas ir un tagadējā domē, tur divi, viņi visi pie mums pārnāca, izveidoja sarakstu tautas zem valstskums, ja viņi tur uzvarēs, pirmā trīniekā. Jelgavs. Tur ir vairāk deputāti kā Saeimas sarakstā Zemgalei, bet lielākais novads jau ir Jelgavs novads. Pastīsimies, kā tur ies vēlēšanas, ja no Jelgavs ir 3 prezidents, no Zemgales celušies, tā ir tā vieta, no kurienes kā Musolini gāja uz Romu, ja, viņš jau nesāk Romā tā. Ja tur ies labi, ja, tad, protams, uz Saimu jau tur jau tevi garantēti. Bet Rīgā es gribēju vienkārši, lai Vītols iegūst vārdu. Ja. Es jau pats tur Rīgā nekandēju, es viņu reklamēju. Tā. Jo viņš ir, kā es jau teicu, viņš precīzi pateica, kas ir Baltika. Viņš precīzi pateica jau, ka te vēl viss slavē, vai mums tur 3000 darba vietas, it kā tur Ryanairs vai kaut kāds British Airways pārņems tavs Londons, ka viņiem nebūs 3000 darba vietas Rīgas lidostā. Tāpat apkalpos un maksās nodokļus Latvijā. Ja? Tikai viņa peļņa strādās. Un redzi, Latvija maza, mums tie cilvēki, cik tā viņi mums ir, vai ne? Tā kā šodien, piemēram, baigā cūcība, ja? Tagad, piemēram, grib aizliegt, saņem tur tās partijas, kas ir lielās, viņas tur pat 1,2 miljonu gandrīz nepilnība, tur 1,107,000 vienotību. Tas ir pilnīgi nenormāli. Kāpēc? Jā, maksāt valstī, jā, tur naudu. Ja tev ir partija, tad biedri, lai maksā. Jā. Par to pat runāt, godīgi sakot, negribās. Paldies, ka atnācāt uz mūsu pieticīgo programmu. Mīļie draugi, bija no Bush Experience kopā ar Saeimas deputātu Aleksandru Kiršteinu. Rakstiet komentārus, lūdzu, šerojiet, laikojiet, lai mūsu radījumā redz arī tie, kas tāpatās miestītos. Šodien tas ir viss, pagaidām. Šis nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču.